Tātad Balata ir tāds mākslinieka rajoniņš. Un te mums ir redzams galvenais mākslinieks Kaķītis. Kas te notiek? Kas te notiek? Mierīgi valē pa gradzeniem. Pilnīgi bez problēmām. Jā, nu te tās krāsainās mājas un antikvārie veikaliņi un kaķīši visur iekšā. Tas ir vienkārši tas, kas ir manējais. Tas par vāzītēm skaistām. Nu, šis ir labais kaķīšu mājiņa un pa virsu šitāds milzīgs spoguls. Te ir atkal tādas rotas un visādas maskas un burekļi. Tur galā tāds skaists mozaīkas loks. Dievs atkal ar saviem lampu veikaliem nevar nomierināties. Šausmīgi patīk. Tas ir kaut kas traks. Tīdum aizstrās. Un bērnam prieciņš. No te atkal ir kaut kāds brīnum veikals. Tādi visādi brīnumi. Becomes a destiny. Kā viņi tādas sūdainas flīzes pamanās tik smuki nokrāsot, it kā ķepļa, bet no malas tas izskatās beigās ļoti grezni un kopā ar šādām durvīm pavisam. Šitā es gribu sabliest šķīvis vispār gar visas mājas sienu, jo viss ir tik garlaicīgs pie mums. Paņem vecu šķīvi un bliež klāt. Es to varētu izdarīt pie jebkuras mājas. Mazi veikaliņi viens pie otra. Mums redz Latvijā ir iznīdēta šī te mazā biznesa kultūra. Tā kā mums šādi rajoniņi, man liekas, nespīd vairāk. Aha, krāsainās mājiņas. Saule gan spīd virsū. Interesants cīliņas. Te gan tie augi ir mākslīgi, tas ir kaut kāds veikaliņš, kas ir cieti tagad. Tagad es visapkārt eju un prasu, kā nokļūt līdz šīm te krāsainajām kāpnēm. Labirinta galā. Bet nu pa ceļam ir ko redzēt. Visādas smukas lietas. Galvenais, lai kāds neuzvarās uzsūt. Un kaķītis arī te mums ir. Kaut skaistuli. Tev nabadzīgam karsts ir, vai neko? Runcīti, karsts tev ir, zvēriņ. Kam tā ķepiņa? Iešu tālāk. Nu ja, te klimats atļauj izmantot flīžu tehniku mājas ārējā apbūvē, izgraznošanā. Mums to nevar dabūt gatavu. Acīm redzot, iznāk tā, ka, ja tur ir viss tik daudz izmantots, tad tās flīzītes viņam varbūt nemaz nav tik dārgas. Pie mums viens kvadrāts maksā jau kaut kādu 5 eiro, tas ir 30 līdz 30 centimetri, tā kā es iedomājos, cik pie mums šāda siena izmaksātu. Vēl ir vesels flīžu sienas.
Meitenes tusējās. Tad nu laikam beidzot es ceru, kad es esmu pareizajā virzienā ceļā uz krāsainajām kāpnēm. Kafejnīcas īpašnieki prezentē gabaliņus no saviem ēdieniem. Un te atkal savukārt ir maza kafejnīciņa un atkal te ir čumu un muģi no vecām smukām lietiņām vai kādi koferīši. Skatījos, ar tādiem staigāja jaunībā.